Foršākais un interesantākais, ko var apgūt šajā programmā, ir darbs ar dažādām terminoloģijas datubāzēm, ar tulkošanas rīkiem, protams, arī ar mākslīgā intelekta rīkiem un darbs komandā, kuru ir iespējams apgūt arī tādā kursā kā terminoloģijas un tulkošanas darba pārvaldība un arī sadarboties ar docētājiem, kā arī rediģēt pašam savu darbu, jo lielu daļu no tulkojuma veido arī sava darba pārskatīšana un uzlabošana. Lai studētu programmā tulkošana un terminoloģija, ir nepieciešama interese par valodu, noteikti ir nepieciešams ass prāts un vēlme diskutēt par komatu vai par terminu jebkurā diennakts laikā, arī nakts vidū. Un, protams, ir nepieciešams arī bakalaura grāds un interese par valodu. Programmā varēs apgūt kursus saistībā ar otro svešvalodu. Mēs piedāvājam dažādus studiju kursus vācu, franču, spāņu un krievu valodā. Un aicinu visus, kuri vēlas iegūt kvalitatīvu izglītību, pie mums studēt šajā maģistra studiju programmā tulkošana un terminoloģija.